Nu, labrīt. Ne interneta, ne brokastis. Pati dārgākā cena. Bet tāpat ir forši. Jā, šī bija labākā gultseja, kāda man ir bijusi. Šī ceļojuma laikā tik mīksta sega, tik foršs pilvens. Skaista dizaina guļamistaba, kad es vienkārši beidzot pačučēju. Tā kā forši. Nevajag arī ēst visu laiku. Un internetu pats par sevi nevajag. Paldies Maķedonijai! Izrādās, es kaut kādā slēpošanas kurortā esmu palicis. 1300 metru augstums. Un es tagad atradu Vikilocā iespēju uzbraukt līdz 2, kur laikam ir viss tās trases sākās. Un tur iziešu vēl pēdējā pārgājienā, jo laiks ir dievīgs. 8 no rīta, saulīte spīd. Dzīve jābauda. Nu, protams, lieki piebilst, ka bultai benzīna nav. Es nezinu, es cerams augšā uzbraukšu, tur lejā noripināšu, un tad jau kaut kā līdz benzīntankam tikšu. Ja bulta var izbraukt, tad golfiņš arī var izbraukt. Es nezinu, ko tu, Eģi, teici, kad pēc Albānijas Maķedonija vairs nav interesanti. Nav, vecī, šitas ir interesanti. Es esmu tāda plato, slēpošanas kurortā, 2 virs jūras līmeņa. Un es došos mazā trekingā kā minimums uz turieni. Un tad pastīsimies, kur vēl te var aiziet. Nu, šī ir fantastiska vieta. Nu, tu vienkārši 15 minūtes no tās ciema, un tu esi kalnos. Jā, un jābrauc šitā ar augšā, jā. Forši. Paldies Maķedonijai. Nu, man šitā daļa nereāli patīk, ka tu vienkārši ar moci piebrauc kaut kur nometies un ej, kur acis rāda. Nu, tas mocim ir krūta. Džeki vienkārši piknikā atbrauc. Napalēm tāpat kā es. Arī cilvēki bauda dzīvi. English. I'm just talking. Italiano non parli, no? Ah? Italiano no? Italiano no? Albānija? Ah, ok. Kurš teica, ka Maķedonijā neesot vairs tādi skati kā Albānijā? Šitādas skatas Albānijā vēl būtu jāpameklē, ja es viņus neatradu. Nu, ko jāskat papā tur. Te ir kaut kāda 200-300 metri vismaz. Kas man vēl te patīk, ir pilnīgā vientulības sajūta. Te nav neviena cilvēka, nekā, nekur. Te vienkārši nekā nav. Tikai es un te cīruļi. Cīruļi tik forši cīruļo. Nu ko, esmu augšņā. Baigi smuki. Pats labākais. Tur lejā var to ezeru redzēt, Mavrovi. Un es redzu arī bultu. Jūs viņu neredzat, bet es viņu redzu. Cik forši. Aiziešu uz turieni. Kamēr nepūš vējš, es gribētu pateikt paldies Albānijai, paldies Maķedonijai, paldies grupai, īpaši Eģam, kurš šo visu uzorganizēja. Man ļoti patika.
Man patika gan moto daļa, gan kalnu daļa. Un laikam laiks mājās. Šodien uz Sofiju un rīt mājās. Paldies, ka skatījāties. Nav tikai bišķi dabas skati. Man liekas, tie kalni ir jau robeža ar Albāniju. Te var iet un iet. Ir vienkārši bezgalīgas opcijas staigāt. Kurāts rāda. Mor. Kaut kāda dzīvība 11 no rīta saka beidzot parādīties. Bet jāuzpild ūdens. You're locals? No, come from France. Ah, from France. I'm from Latvia. Very nice views. Yes, we're going to walk all the day. Oh, This direction. okay, nice. Yes, it's just the beginning of the journey. Okay, very good. Yes, very good. You see water? Yes, very good water. Yeah. Yeah, good. Yes, water. So have a good luck and Yes, nice thank trip. you. Yes. Bultiņa. Brauksim jau uz māju pusi. Tas francūzs teica, ka viņš ies uz to Traščone ar tiem saviem pacikiem. Tas pasties kartē, tur vispār ņifīgi nav ko iet. No, viņš teica, ka viņam viss ekipējums līdzi, kas viņu nonakšņiet par nakti. Īstenībā labs formāts. Gan drīz, ja man būtu kaut kas līdz varētu ar viņiem kopā pastaigāties. Citreiz droši vien. Tā, pirmais sēdiens ir lielopu zupā, cizaki, kā parasti, un maize. Maize jau var tagad, vai ne? Šodien vēl var. Un to maizi viņš ir tikko piedzemdējis no krāsnes. Viņa ir tiešām svaigi cepta, nevis uzsildīta, svaigi cepta. Nu, cik var braukt ar tiem močiem, aplikušajām? Nav citas vietas, kur braukt. Un galvenais sēdiens, kaut kāds lielopu izstrādājums. Smaržo dievīgi, izstās ļoti labi. Es domāju, ka būs ļoti svētīgi. Aizmirst pateikt, ka šīs ir gan brokastis, gan pusdienas, gan vakariņas, jo es esmu pārgājis jau uz vienu ēdienreizi dienā. Lielops ir dievīgs. Un tad tā oranžie griezti čakarē gaismu, bet viss ir ļoti garšīgi un pieejams jebkurā brīdī. Malači. Man ļoti pietrūkst arī cizaki. Tas faktiski ir grieķu jogurts sajaukts ar gurķiem, garšvielām, olīveļu. Vienkārši šito perfektu svaigo maizi. Viņš kopā garšo nereāli labi. Pusvēl gaļa. Kartupeļus viņi pašvarēs. Te viņiem nepārāk labi sanāk. Kā man pietrūk šis tam Balkānu virtuves. Nu šī faktiski ir pēdējā ēdiena reize šajā braucienā. Kā maliči. Tā ir, gaļa ļoti laba. Viņi māk gaļu. Un vēl šito. Paldies Maķedonijai. Paldies Albānijai. Teikšu tā. Pēc 5 stundām būšu Sofijā. Non-stop brauciena. Būs jautri, rīt mājās. Davai. Mans vienīgais saldējums šajā braucienā. Un, protams, benzīntankā. Lītās pametīšu šajā Maķedoniju. Būšu Bulgārijā. Nav kaut kāda pusotra stunda. Cenšos robežu nefilmēt, tāpēc pretējā virzienā. Normāli rinda uz Bulgārijas robežu. Nezinu, kurš tur vēl garumā. Laikam jau tie autobusi. Tā kā drīz būšu Bulgārijā. Nu, kā jau Megapolē pienākās viesnīca. Viesnīca ir atbilstoša. Bet, labi, 50 eiro, bet šoreiz ar brokastiņu. Jo vakar brokastu nebija.
Skats pa logu uz, nu, kur gribēt no Lielpilsētas. Davai. The best person in Bulgaria. This is my dog, Yo, Freya, čau, dog. and life is good. Life is good. Enjoy it. Yeah. So I hope that Ivan will help me to store my bike Of for course, some months. right next to my bike. I'll Okay. put it there. What bike you have? DR800 Suzuki. Oh, classic. Yeah, I love it. I didn't have benzene engines for the last 20 years. I've been riding only diesel. So this is your I got this Suzuki as a gift, Yeah. and my bike as a gift as well. 2 Suzukis now, Okay. and life is good. I also have old school bike. Of course, the best. Mine is 1 cylinder, you know. Yeah. 800. I know this is big one. Yeah. Big DR. Yeah. It's classic single already. Oh, yeah. It gets scary sometimes, but it was made for. Nu, Džeks man izmeta pie metro, vienkārši iemeta reku, viņš šeit brauc. Nezinu, nekur iet, nekas iet, nekādi te maršruti. Ākamā pietura ir Žurikjuri, nu gan jau kaut uz priekšu jābrauc. Es braucu pie grupas, viņi ir kaut kur centrā. Nu, tiku kaut kā uz centrālo staciju. Jāatrod, kur ir grupa. Sofijas centrs, cik es saprotu. Iešu meklēt. Šitas laikam ir turistu gņezdo. Te nav variantu, te var visu pasaules naudu laikam iztērēt. Protams, ir izvēlēta labākā vieta, kur būt. Labi, davai. Labi, sveika grupa! Labi, ar šo es laikam noslēgšu šodienas video, jo man ir beigusies vieta telefonā. Paldies visiem braucējiem un tiekamies rītdien. Labi, ar šo es laikam noslēgšu šodienas video, jo man ir beigusies vieta telefonā. Paldies visiem braucējiem un tiekamies rītdien.